Legālās narkotikas un to izplatība – temats, kurš jau ilgu laiku tiek apspriests sabiedrībā, un nereti izskan viedoklis, ka iedzīvotāji nav mierā ar valdības un likumsargu darbību šīs sērgas apkarošanā. Tādēļ pirms laika tika aizsākta sociālā kampaņa Stop Drugs, kurā iesaistījušies daudz ievērojami sportisti, ārsti, policijas pārstāvi, valsts un pašvaldības amatpersonas. Lai gan šīs kampaņas dalībnieki vēlas atrisināt šo problēmu pēc iespējas miermīlīgākā veidā, netrūks arī krietni radikālāk noskaņoto, un jautājums ir viens, vai arī Ogrē tie uzsākuši savu darbību. Šodien uzzinājām, ka Melnkalnes prospektā tai legālo narkotiku tirdzniecības vietai ir izsisti stīkoļi, demolēts. Vai jums kaut kas par to ir zināms? Nekas nav ziņojuši viņi. Nav ziņojuši vēl? Viņi arī neziņo nekad. Mēs arī citādi, kad tīnoži bija tur slausta durvis arī neziņo. Mēs zinām par to, viņi neko neteica. Un tad viņi neziņo par šitām, jo mēs tur vairākas dienas dežurējām, teiksim, tādā veidā tur patrolējām, lai noķertu kaut vienu to pircē. Izrādījās, ka viņi savādāk tur darbojas vēl vakarā vai tā, un tā gaisma vairs nedeg. Visādā gadījumā izvairās no jebkura kontakta, lai tur policija tiktu iekšā. Saeimas 17. oktobrī pieņēma likuma grozījumus, kas paredz piešķirt slimību profilakses un kontroles centram tiesības izņemt no aprites jaunas psihoaktīvas vielas un noteikt šādu vielu izgatavošanas, uzglabāšanas un tirgošanas pagaidu aizliegumu uz laiku līdz 12 mēnešiem. Taču, lai cik ātri strādātu likumsargi, šo tirdzniecības vietu īpašnieks strādā un darbojas vēl ātrāk. Tā patrolēšana visi jau arī ierobežo to iepirkumu, bet šobrīd, cik man zināms, tad ir iesaistīta šobrīd interneta vide. Tas nozīmē, ka ir iespējams nopirkt ar internetu starpniecību šīs pašas augumnesības. Un tur savukārt uz šo brīdi nav veidojusies praksi, kā rīkoties tādās situācijās. Kāda atbildību viņam vispār inkriminēt administratīvu vai savukārt kā nelikumīgu uzņēmēju darbību, kas jau ir krimināla likumā, ir paredzēta atbildība. Ar pagaidu aizliegumu palīdzību likumdevēji cer palielināt iespējas apkarot jaunu, oficiālajos sarakstos neiekļaut tā dēvēto augu maisījumu, jeb legālo narkotiku nonākšanu apritē. Savukārt pēdējā mēneša notikumi vedina domāt par aktīvu sabiedrības līdzdarbošanos šādu veikalu izskaušanā Ogrē. Kā informējām, 9. novembrī pie legālo narkotiku veikala nodega automašīna BMW, un vietējie šo notikumu saista ar akciju, kas vērsta tieši pret šī veikala darbību. Zane Dāli, Mārtis Supe, Ogres televīzija.